humors, ne humors, bet mums iespējams Latvijā ir vēl viens Tomas Kralovs, arī bildē paskatieties. Nu, es arī nevarēju atturēties no tā un parunāt šobrīd par internetu dzīvē zināmo Tomasu Kralovu. Šeit es savu sakāmo gribētu sadalīt divās daļās. Pirmā daļa būtu tā par to, ka šiem 30 eiro vai pat $30, par ko tagad ir cepiens, kas saistīts ar Game Changer grupu. Un otrā daļa būtu tad par šīm viņu mašīnām, vai viņas ir īrētas, nav īrētas, vai viņš ir pircis, vai viņš vienkārši ir nofilmējis priekš video un atdevis atpakaļ. Ir jau grupa, un pēc tam būs arī maksas grupa, $30 mēnesi tu maksā, un tev tur dod grupa visādi veidi informācijas saistībā par tradingu, visādi kursi, apmācības, materiāli un tā tālāk. Un ko es gribu teikt, vai tie $30 ir daudz vai maz? Es teiktu, ka tas ir ļoti maz mēneša maksa. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad es pats sāku nodarboties ar kripto, kad es gāju visam cauri, lasīju visādi informāciju, taisīju savu research un tā tālāk, es uz skamu iekritu ar krietni lielāku summu. Budžets noteikti pārsniedz to, ko šobrīd Tomas Kralovs saka $30 mēnesī, un es ar to naudu būtu apmaksājis jau vairāk nekā gadu šo te mēnešu maksu. Protams, tā informācija šobrīd nav pieejama, un tikai varam balstīties uz to, ko Tomas saka, kāda veida informācija būs šajā grupā un ar ko viņš dalīsies un ko viņš dos, bet, manuprāt, vismaz pēc tā teikt, tā informācija ir ļoti laba, un katrs, kas gribētu uzsākt ar kripto nodarboties, es domāju, viņi ļoti noderīga, un $30 tas ir ļoti maza sīka vienība. Un neuztraucieties, nevienam ar varu netiek ņemt nos $30. Ja jūs gribat paturiet savus $30 savam maliņam un turpināt vienkārši izbaudīt skaisto dzīvi. Otrā lieta tātad visas luksus klases mašīnas, ar ko tad viņš brauc un liek savos sociālos portālos. Tad, kā jau mēs redzam, daudz cilvēki tur liek iekšā par to, ka tur ir tā mašīna tiek īrēta, tur ir atgriebuši numurus, kad ir īrētās mašīnas. Vai tās mašīnas ir īrētas? Es nezinu, man neviens dokumenti nav parādījis, kad ir noslēgts īres līgums. Ja kādam tādu dokumentu ir, es labprāt viņus redzētu. Vai viņas ir pirktas tās mašīnas un tās pieder viņam? Tieši tas pats, man neviens nav parādījis, nezinu, mašīnas tehnisko pasi vai dokuments par to, ka tā mašīna pieder Tomasam Kralovam. Tā kā cilvēki vienkārši uzhaipoja par to visu, lai piesaistītu savu uzmanību, un lielākā daļa, kas haipo un saka un ceļ traci, tad ir cilvēki, kas, piemēram, lieto alkoholu kopā ar bezpajumtniekiem, ir cilvēki, kas daļa no tiem ir, kas vienkārši taisa fake news, un ir daļa cilvēku, kas vienkārši jau paši ir konkrēti uzmetuši cilvēkus ar savu biznesu. Do your own research, kā angliski saka, vienmēr tāds labs teiciens, izvērtēt katru informāciju kritiski un katrs domājot ar savu galvu. Skaidrs ir viens to, ka viņam noteikti ir vairāk naudas kā vidējam latvietim, neatkarīgi no tā, vai tās mašīnas viņš pērk, vai viņš viņus īrē, un tāpat neatkarīgi no tā, vai viņš māju pērk, vai viņš īrē, un bez naudas noteikti darīt nevaram. Padalies komentārā, ko tu domā par šo visu, kam tu piekrīti, nepiekrīti. Varbūt ietagot cilvēkus, ka kam ir varbūt tādi reālie fiziski pierādījumi šajā visā.